Pirms nulē atklātās jauniešu telpas Līvānu novada centrālajā bibliotēkā atradās grāmatu plaukti un arhīvi. Tagad te radoši apgleznota siena, pieejamas jauniešiem interesējošas grāmatas, galda un datorspēles. Es teiktu, bez jauniešiem telpa nebūtu, jo mēs negribējām uztaisīt kā pieaugušie telpas dēļ jauniešiem. Mēs gribējām, lai jaunieši paši veido, lai visas skices un vizuālais ir tieši no viņu idejām radītas, jo tad arī viņi vislabāk un ērtāk jutīsies tajās telpās. Jaunieši projektēja un krāsoja sienas, auda paklājus. Ieguldījums pašu spēkiem liek vairāk novērtēt paveikto. Tas bija izaicinoši, jo mums vienu momentu noiet projektors, kas ne tā, to mēs kaut kā ne tā uzzīmējam. Tur mums kaut kas vēl notiek. Bet tā jau tā siena mums sanāca. Viņa sanāca ļoti laba. Un mans vēl pienesums ir tie paklāji. Kopā audām ar 3 jaunietēm. Nekad nebiju darbojas stelēm. Un tas, ka mani apmācīja, tas man liels prieks, ka es zinu, ka es to varu mēģināt izdarīt, un es zinu, kā to izdarīt. Ļoti daudz jauniešu uzsvēra, ka mums trūkst grāmatas angļu valodā. Un šogad mēs esam tam īpaši pievērsušies, un tagad, kad mēs esam ieguvuši arī jauniešu telpu, mums ir ievietots tur speciāli plaukts, un viņam nav jāmeklē vairs jaunietim pa visu biblioteku, kur ir kāda grāmata angļu valodā vai jāprasa. Tuvākajā laikā tādas telpas paredzēs atklāt arī pagastu bibliotēkās, Rudzātu un Rožupes jauniešiem. Ņemot vērā jauniešu interesi par datorspēlēm, nākotnē plānots rīkot PlayStation turnīru. Gaminga pasākums, tā kā visās 3 telpās ir PlayStation, tad mēs arī veidosim tādu kā turnīru sadarbībā ar visām 3 bibliotekām. Bibliotekā tieši vecumposms jaunieši ir tas, kas iztrūka savā ziņā, jo šī ir vecuma grupa, kas nedaudz mazāk apmeklē biblioteku nekā citas. Ja ar bērniem mums ir sadarbība ar bērnu dārziem, sākumskolā ar skolu, tad jaunieti jau ir grūtāk tā labprātīgi uz biblioteku dabūt. Biblioteku pārstāvji ļoti novērtē sadarbību ar jauniešiem, uzsverot, ka arī bibliotēkām ir jāsako līdzi laikam un jāmaina koncepts. Jauniešu telpa tapusi projektā Veidojam kopā, jauniešu telpas, mobilais darbs un droša vide izaugsmē un sadarbībai. To finansiāli atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.